Mani sauc Jānis Īzāks Mačs, es mācos Rīgas Baltrājas Jaunajā pamatskolā 1A klasē. Tagad es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Zelta oliņa. Dzīvoja vecīts un vecinīti, viņiem bija raiba vistuņa. Viņa izdēja zelta oliņu, vecīts sita oliņu, bet nesasita. Vecenīte sita oliņu, bet nesasita. Garām skrēja pelīte un ar astīti nogrūda oliņu zemē. Vecīts un vecenīte ļoti bēdājās, kad oliņas aplīsa. Tad vistiņa viņam plakstēta un teica: neraud, vecīt, neraud, vecenīt, es jums izdēšu tādu oliņu, kuru jūs varēsiet gan pārsist, gan apēst. Tagad mans sportstāsts ar nosaukumu Dod gaļu. Māte meitai teica, lai aiziet uz veikalu un nopērkot klavierus, bet lai nepērkot ar sarkaniem plankumiem. Meita aizgāja uz veikalu un tur bija palikušas tikai melnas ar sarkaniem plankumiem. Viņa nopirka tās, aizgāja uz mājām un kā tikko sāka spēlēt klavierus, no tām izlīda asinaina roka un teica: dod gaļu. Meita iedeva. Tāda atnāca mamma un spēlēja klavierus. Atkal izlīda asinaina roka un teica: dod gaļu. Atbrauca tētis un spēlēja klavierus. Mamma brīdināja, lai nespēlējiet, jo tur iekšā esot asinaina roka. Tētis neklausīja un spēlēja tālāk, bet pēc brīža tiešām izlīda asinainā roka un teica: dod gaļu. Tētis paskatījās uz klavierēm un no tām pacēlās dūmi. Viņš paskatījās iekšā un tur Raimonds Pauls cepa šašlikus. Tagad mans stāsts no dzīves. Mums visiem sagribējās kādu mājdzīvnieku, un tādu tētis paskatījās sludinājumos, un tur redzēja, ka maza raiba kaķenīte meklē mājas. Tētis ar saimnieci sarunāja, kad aizbrauks pēc kaķa. Viņš aizbrauca un parunājās. Tētim bija jābrauc uz Ogri, bet izrādījās, ka kaķīts bija dzimis Alsungā, mana tēta darba kolēģa mājās. Un kopš tā brīža mums mājās ir